Ko tu saki? Pastas galu jāiet. Gustav, tu esi priecīgs? Augsti ir, vai ne? Mēs lidojam uz Kipru, tur būs siltāk. Kārtējs ceļojums uz Kipru. Laiciņš silts Kiprā. Karsti, jā. Nav liekas, ka vairāk 18 grādi. Esam Kiprā, Kiprā. Iesim paēst. Tagad iesim paēst, bišķi. Tā mēs te ēdam, jā? Man kā vienmēr lielais kafis. Kaut kāda Kipras vēsturiskā vietiņa. Tādas klintis, kurās kaut kas izkalts, jā? 13. gadsimts pirms mūsu ēras. Trešais gadsimts pirms mūsu ēras. Pirms Kristus. Tur tādi dobumi kaut kādi, tur kapenes un vēl kaut kas. Ai, man jāskrien, tas mazais jau tur tā aizsoļojas. Tam tik jūra prātā. Gustav, celies kājās, vilnis nāk. Nu, Gustav, tiki pie jūras, jā? Tāds uz mūsu numuriņš uzvāj, jā? 5 zvaigžņu viesnīcā. Paleca viesnīca, jo... Nu, kaut tas pats, jā, tas televizors nav baigi lielais. Tāds jau vairs neražo. Un te mums ir balkons. Skatu uz puķu dobi. Bez puķēm. Mums ir vanna, tas ir galvenais. Nevajadzēs iet uz spālējā. Mēs vienkārši forši viesnīcā un vanni, jā. Nu, tā ir ok. Priekš tās cenas ir ļoti labi. Tādi veikals. Ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt? Jautājumas. Gustav, pasmaidī! Savaļā viņiem šitādas ķirzakas dzīvo. Lielas ķirzakas savaļā. Viņas tur ložņā. Viņa cilā galvu tagad. Kāpēc viņa tagad maza? Viņa nav maza, viņa diezgan liela. Mums Latvijā tādas nav. Un Sicīlijā arī tādas nebija. Un kur vēl mēs bijām, nekur tik lielas nav bijušas. Kā viņas nesākojas, vai ne? Viņš mēģina izbēgt ārā. Viņš mēģina pārgrāzt būri. Žogu. Viņam nesanāk. Viņam nesanāk, viņam nav tik asi zobi. Pat viņam nav asi zobi. Tāpēc, ka viņam knābis. Pojies, Gustav. Tāpēc negribēju, viņš bija priecīgs kompānijā. Tu pabrauci. Tu jau brauc ar vilcienu? Gustav, tev patīk zilonīts, jā? Man ir
ziloņa skaņa. Nu, uztaisi ziloņu skaņu. Or you can film. No, you can film. Well, I'll go with her too. Let me just turn it into your pencil notes so that I can understand. Thank you. Plus. Tahan. Put everything in the book. No. Put elephant. Zilonītis. Okay, put everything. Nu, ko zilonītis? Nu, tāda mums tā dieniņa saldaža. Vēl apskatīsimies degunraģus. Un tad jau dosimies uz Karseļiem. Čau, draugs. Kā tev iet? Tev ir otrs draugs? Viņš dzīvo tur, jā. Mazais ir tavs draugs. Pastāsti savu piedzīvojumu. Gustav, pa lemūriem. Kā tev gāja šodien? Ar lemūriem. Pastāsti, Gustav. Nelabi. Nelabi gāja. Un kas tur gadījās? Uzlietā visi virsū. Tev uzleca visi lemūri virsū, ja? Un tev trauciņš nokrita uz zemes? Un viņi paši tā. Viņi jau koda tikai ēdienu ēda. Viņi jau tev nekoda. Jā. Lemūri salica virsū Gustavam, jā? Gustavs nokrita zemē. Un tu biji bēdīgs, Gustav? Jā, tu biji bēdīgs. 5 eiro. Un lemūri lec tev virsū. Runā šitāpēc. Teica ar apsēdās tev blakus. Mēs esam Kiprā, Gustav, vai ne? Te ir silts? Tev patīk te? Tad labi. Tur mana mašīna, ko es izīrēju. Stūra otrā pusē. Kas tur ir? Mazais auto. Neko lielāk nevajag, vai ne? Pilnīgi pietiek mums ar to mašīnu. Tikko pasūtīja ēst. Tāds laiks mums ir labs. Skatiņš arī man. Tāds ir tas skatiņš pa logu. Un tad mēs tur Kā to nemest tur? Gustav, kas tev ir ēst? Pastāst. Gustav, bet papīrīt aizmest. Pankūks. visas. Un kas mammai ir? Mammai arī pankūka un osakinēs. Un kas ir man? Dziltiņa. Un kāpos. Un kāposts. Jāsteidz nopildēties vecāku sīvī. Sveiki, mani draugi. Esmu pie Afrodītas akmeņa. Nu, netālu pavisam. Reikums tur pie Haiduma. Ko, tagad es jau te paši akmens. Afrodītas akmens. Tālu. Mēs tuvojamies milzīgai mošai. Nomā paņēma bagiju.
Normāli. Nu tādi celiņi. Viņam nav šķērslis. Viewpoint. Vai solīt, kur pasēdē? Tā vieta, kur var jāiet. Kaut kā laikam, jā, ne tā mēs te pa garāko ceļu gājām. Principā kaut kāds normāls ceļš ved te augšā. Mēs te pa malu līdām. Noķersi uz to viņu. Tu vari noķert uz to ķirsaku. Pamēģini noķert viņu. Fiksi ķer. Tā ātri. Ātri jāķer. Nu jāizskrēj uz to. Tev bailes? Nē, es vienkārši paraidu to. Turpinam ceļu uz priekšu. Tur kaut kur uz priekšu ir tas Kāve Greko, tās salas kaut kādas. Normāls vējš. Izskatās, ka jūras salas ir sabrukušas. Neviena ala baigi nevienā, bet viss tāds drupats tikai sadās. Sīķēji. Bet tas krītas. Nenokrīt, lūdzu. Es teiktu, ka mēs varbūt paspēsim uz dažiem saules stariem. Bet nu vismaz. Es ejam uz pludmalei. Lūk tā pludmalīte. Ko tu dari? Pumpēs miltis? Gustav, tas ir ūdenim domāts. Mēs te paceniem offroadā atbraucām, jā, reku, tas ir mans bagijs, jā. Nu, tur reku ar paceniem bagiju. Nu tā, normāli, tur tāds bezceļš. Var kāds video būs arī to bezceļu, bet nu, tā normāli, ar bagiju tīri forši. Nu, šis tāds normāls bagijs.
balts. Avakas Džordžas kanjons. Mēs braucam uz savu bagību. Oh my gosh, mēs uzbraukam augšā pēc tam. Nu, mēs pirmais noriposim, tad domāsim, vai mēs tiksim, vai mēs netiksim augšā. Nav tik stāsti. Nav tik stāsts. Šī pati brauc. Bremzes bija. Woohoo! Woohoo! Nezinu. Varēja varbūt te vēl braukt. Jā, ka vēl var tālu braukt. Jā, reku te arī. Te bija tas parkings. Es nezinu, kur viņš ir. Nu, atbraucām bez parkinga, atbraucām. Jā, te bija tas parkings. Jā. Mazāk, kā saucās šis kanjons? Avakas vai akavas? Avakas gorģa. Vai, kā nebija avakas gorģa? Bija. Šis arī? Tu nepareizo ielu navigācijā. Gustav, tu zini, kur mēs ejam? Kur? Kur mēs ejam? Kalnā, jā. Stinaks. Tu jūti kaut ko, ne? Nē, man bišķi smaržīņ kaut kādu bišķi. Tev lieliski izdevās, dod 5. Tas ir izslidens. Tur bišķi izslidens, ja? Bet tas nav slikalniņš. Tam ir slikalniņš. Nu. Meklēšana lakas nav nekādās ļavas. Te ir aizsargājumi dabas teritorija. Puķīte jau.
Das heißt eine Monsterkraft. Monster truck, jā. Das heißt Ūdens monster. Ūdens monster truck. Ja, man ir ūdens lieta. Nedomāju, ka uz priekšu tur vēl kaut kas skaistāks. Domāju, jādodas vien atpakaļ. Mazais monster kāds. Kamēr cilvēkam atnāk video. Kā jūs domājat, kas tur ir rakstīts uz tās zīmes? Jā, tieši tā. Un ko mans vīriņš dara? Viņš iet tieši zem zīmes, laikam, uz to krauju. Nē, viņš aiziet tomēr taisni tieši pie zīmes. Un viņš viņu visticamāk pat nofotografēs, nē? Skatu. Jā, skats jau labs. Jācer, ka neiekritīs. Ko tā zīme nozīmē? Es nesaprotu. Sveiki, mani draugi! Kā jums iet? Tas saucās saulrietis. Vienu roku, vienu kāju, vienu roku, vienu kāju, jā? Vienu roku, vienu kāju, jā? Kārtīgi, turies, ja? Un forši, jē! Gustā, tu izdodās. Braucam uz Afrodītes dušu. Nē, laikam jau. Afrodītes vanna drīzāk. Kalniņā augšā braucam lēnām.
Te laikam sāksies kāpiens uz augšu. Kaut kāds kāpieniņš. Taciņa pa kalniņu uz augšu. Jā, bišķi paiešu. Tā jau nav ko te vēl. Virsot neaiziet manā laikā vienkārši. Jā, bišķiņ paiešu. Tikko zvanīja sieva, teica, velcies atpakaļ. Nu, netiku tur vēl. Kilometri 4 vēl līdz augšai. Tagad tur stundu vajag. Vēl iet. Nu, man nav laika vienkārši, kā jau saku. Nu, nekas. Pastaigājos, kaut kādi skatiņi jau ir. Jā, tas ir pie Afrodītes vannas. Kalnu taciņas tādas. Pakalniņu taciņas. Nu, labi, dodos atpakaļ. Pa tām pašām pēdām. Ceļš atpakaļ. Ar putekļiem klāt. Bez stabilizatora. Afrodītes vanna. Jā, tā ir Afrodītes vanna. Viņa te vannojās. Afrodīte. Nu tad vietiņa, jā. Būtu bišķi karstāks, varētu ielīst. Gustav, kas tur ir zālē? Kas tur ir zālē, Gustav? Ezītis. Ja Ezītis no mums baidās, viņš neiet nekur. Jā? Kāpēc viņš? Nu, mēs atbraucām uz Limasolas vēsturisko antiku amfiteātri. Principā te jau viss ciet. Mums pat vēl ielai teica 20 minūtes. 20 minūtes var te atnākt paskatīties, kas te ir. Jā, nokavēsiet, netiksiet ārā. Ok, paskatīsimies amfiteātrīti. Iekonservēts. Šitādām koka konstrukcijām. Tas viss ir vēsturisks. Labi, tur viss ir. Kāds ir bēdīgs. Nu, lūk, vēsturiskais amfiteātris. Te vēl pasākumi notiek. Jā. Kādas antīkas kāpnes. Antīkas kāpnes. Kas antīka? Antīks, tas ir ļoti sens, ļoti vecs kaut kas. Jā, te varbūt nezinu. Kas Te varēja staigāt. Tās ir vecas kāpnes. Tā, mēs esam pie Sāles ezera. Es domāju, ka var iet. Baigi baisi tā. Iet, blin, tie helikopteri te lido. Nevar saprast, te tā kā kartē rādās UK robeža. Nezinu, viņi mums kaut ko teiks, neteiks. Cerams pateiks. Cerams, viņi nelaidīsies lejā.
Gustav, pasties, cik tuvu helikopteri. Tālāk mēs arī neaiziesim. Jā. Nu, izstās interesanti. Pietrūks flamingo. Flamingo joprojām. Tu redzēji kādu flamingo? Nē. Spālu flamingo arī nav. Jo turisti savākuši visu. Nu, tā mēs tēdam. Gustav, tev labi garšo, jā? Labs vai ne? Atstāja vietu pēc tam kaut kam citam arī. Jau, šodien esam atrakciju parkā. Tik ļoti apmeklēts. Mēs šeit esam vienīgi īstenībā, kas peldēsies. Ne, es un mans draugs Gustavs. Nu tā, forši ekskluzīvi. Ūdens gan ir kā jūrā tāds. Pavēs, nav ledājs. Es vienkārši. Būs labi. Gribu. Esam autonomā. Atdevām mašīnu, atgriezām, nu cerams, viss kārtībā. Bišķi netīri varbūt. Ceru, ka to man tagad 150 eiro nenoplasīs. Tas ir nejauki. Labi. Mūsu lidmašīna. Lidojām uz Rīgu, Latviju. Tur arī normāls laiks tagad. Plus 15, plus 14 pa dienu. Nu? Tā ka būs ok. Nebūs tā, ka uz galīgu ziemu no vasaras aizbraucam. Forši.